Mums ir mazjūra un dižjūra. Mazjūra tas ir līdz, dižjūra ir lielā jūra. Un tad var izvēlēties, jā, jo vienmēr vienā vai otrā pusē ir silts ūdens. Jūra ir dzīve, darbs, atpūta cilvēkiem, un tas jūra ir viss. Mēs eksploatējam to pārsvarā, kas tā kā īsti neko daudz nemaksā jūra. Mežs, gaiss, jā, tas mums nāk pa brīvu, par laimi. Jā. Uz to mēs arī spiežam. Kad mums pirmās laimes mājas bija noliktas, mums bija no sākuma 2, tad 3, tad 4, tad 5. Ļoti daudz cilvēku prasīja ēdināšanu klāt, un mēs esam klājuši pilnīgi lauka apstākļos, ko nevienam droši vien PVD nevar teikt, ar baltiem galdautiem, galdautus jūras malā, vārījušas kartupeļus un nesušas vietējo zivi. Turisms nevar pastāvēt, ja nav blakus ēdināšana, tam ir jābūt roku rokā. Mēs nevarējām sagaidīt, kad brauks tie cilvēki. Un tas stāvēja pie vārtiņiem? Ne, pie vārtiņiem gluži ne, bet mēs bijām mājās, un es domāju, brauc mašīnas un brauc, bet neviens iekšā nebrauc. Tas pirmais brīdis bija, un tad, kad es sāku maņā pazīstamie, kas nodarbojas ar to, viņi man teica tādu interesantu frāzi, jo pirmajā gadā man atbrauc tik daudz cilvēku pa visu gadu kopā, cik tagad vienā nedēļas nogalē. Es tā domāju, vai tas ir maz iespējams, bet es to zinu, ka tas ir iespējams. Ir sestdienas novakari, klāts zemītes laiks, un redzētie ļaudis būs tā jaukā sabiedrība, ar kuru kopā tad arī aizvadīsim mūsu laukiem atvēlēto pusstundu. Kaut gan kādi lauki esam Kolkā, Lībiešu krastā pie jūras, un kamēr pie Andra Pitragā no Kūpinātavas sāk celties gardas maržīgas dūms, mēs aizlaidīsim uz Kolku, lai vēlāk būtu atpakaļ uz žāvētām butēm. Arī ir tā viena unikāla tāda nianses, salīdzinoši arī visas pasaules mērogā. Mums šeit ir tāda tauta, dzīvo cilvēki kā lībieši. Daudz viņu nav visā pasaulē vairs palicis. Kolkas pagastā, es domāju, ir vislielākais viņa blīvums. Uz 1 kvadrātkilometru šeit varētu būt kaut kur pār pa 20 cilvēku, kuriem pasē ir rakstīts tautība lībietis. Pareizs laiks 6:35 minūtes. Runā Roja 1. Pārraidu laika prognozi. Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī sagaidāms nordvestvēja pastiprināšanās 90 balles, brāzmas līdz 11 ballēm. Līdz ar kuģiem atgriezties ostā. Tas mums ir 56 spēku motori, tagad viņi gaida kā blanku jūri. Mēs ar Airam gāju vairāk, ka jūra bija balts kadreiz. Tagad jau vairs viss brigādi nevar laivu iestumt. Jā, laivas, piekrastes zvejnieki. Un līdzi tam mūsu senču senais arods šodien lielākoties turas pateicoties tam, ka tas vīriem ir tā sacīt asinīs. Šie piekrastes zvejnieki dalās. Ir tā sauktie komercdzvejnieki un ir pašpatēriņi. Tie, kas vairs nespēja, ir, kā saka... Kuriem vajag sajūtu. Sajūtu, jā, viņi iet jūrā, jā, viņi paņem šīs licences, viņi kā priekš sevīm, priekš savas ģimenes, jā. Ir tādi, ir vairāk, jā, bet, vēl mums ir komercdzvejnieki, kas drīkst noķert to zivi pārdot un tālāk, lai varētu vai paši kūpina, vai dot kādam citam, kas kūpina, lai varētu arī tikt vietējiem iedzīvotēm pārējiem, jo vienu brīdi bija pat tā, man vīrmāte ir, jā, kolciniec, un tad bija tā, ka viņa Kolkā gandrīz vai zivs nevarēja dabūt. Tāpat kā, un tas jau nav nekāds noslēpums, gandrīz vai neiespējami dabūt Eiropas atbalstu piekrastes zvejniecības attīstībai. Arguments – zivju resursu saglabāšana. Bet kolcinieki jau nav tie, kas ies naudu laist vējā. Ja nevar vienai lietai, tad paņem to, kam var.
Eiropas Zivju fonda piekrastes ciemata attīstības projekta ietvaros Kolkas aktīvākie ļaudis, kas pārstāv dažādas biedrības un grupas, pēdējos gados apguvuši 13 projektus un teju 130 000 eiro. Ļoti augsts ir, kur mēs patreiz atrodamies, mums arī Kolkā ir Kolkas makšķernieku klubs, kas aktīvi tieši ar makšķerēšanas lietām. Viņiem arī rudeņos ir plekstes vai buteskāja, citiem vai lestiskāja, kā labāk patīk makšķerēšanas sacensības. Un viņi arī šeit paņēma rūpi par Zēņu dīķi. Un izveidoja šeit ļoti jauku atpūtas vietu. Cilvēki jau bija šo atpūtas vietu, jau bija tā kā iecienījuši kolcinieki, bet nebija sakārtot. Jā, un arī tas, ka sakārtota vide arī rada cilvēkos kārtību. Un ja šeit bija mēslu kaudzes savulaik un krasti nobricināti, arī bebris te uzdarbojās, jā, tad šī biedrība uzņēmās arī, jā, uzrakstīja projektiņu, ir tapuši gan tiltiņi, gan laipas, un tie ir vietējie cilvēki, kas to dara, kas to tur rūp. Dīķis tā kā savienojas ar jūru? Jā, jo dīķis tika izveidots vietā, būtībā padziļinot tā saucamo valku, kas ir tāds strautiņš, kas tek no meža uz jūru. Tāda ik pa gabalu piekrastē ir, kas to ūdeni no meža novada uz jūru. Tad bija kādreiz sen atpakaļ šeit tāds parasts valks, un tad viņu uztaisīja lielāku, paraka dziļāku. Šis projekts nav pirmā lieta, kur šī makšķernieka biedrība, teiksim, ar ko viņi ir zināma. Viņi jau 3 gadus ir bijis butu makšķerēšanas sacensības Kolkas jūrmalā, jā, ko arī organizē. Ko brauc no visas Latvijas? Jā, protams, atklāts makšķernieku sacensības, Liedaks no Kolkas raga, pāris kilometru garumā. Tad jau Balnais 1000. Jā, rudenī, novembrī. Vēl mums ir labie projektiņi. Ir bērndārs, pirmskolas izglītības iestādē, kur arī, kā saka, bērnu varbūt nav tik daudz, bet tieši, kas bērndārzā pastāvīgi ir, bet vasarā ļoti daudz sabrauc, teiksim tā, vasarā pie vecmāmiņām, ir dažādi citi. Un tad ir arī tā, kad ir, kur tad tiem bērniem ko darīt. Ja? Un arī teiksim, vecākiem vai vecmāmiņām, kas pieskatos bērns. Un arī šāda biedrība, jā, ļoti garš nosaukums, pirmskolas izglītības iestāde Zītars. Jums ļoti daudz šo biedrību? Ir biedrības daudz, jā. Arī izveidoja tādu aktivitāšu laukumu, jā, kur ir gan bērniem, gan arī pieaugušiem, arī gados cilvēki var aktīvi nodarboties. Tad ir vēl viena biedrība, ir sporta klubs, kurš stadionā izveidoja 2 pludmales volejbola laukums ar aprīkojumiem un notiek sacensības. Iepriecina tieši tā, ko mēs varējām, teiksim, ciemu sakārtošanā. Jo cilvēki to novērtē. To novērtē arī šie piekrastes zvejnieki. Ja? Viņiem, protams, ir sāpe par to, ka viņi paši sev tiešā veidā šai zvejniecībai nevarēja īsti piesaistīt to finansējumu. Un galvenā problēma bija tā, ka viņiem jau pašiem nav tas uzkrājums, finanšu uzkrājums, jo projektiņi arī, ja viņi pieteikt, viņiem jāīsteno par savu naudu, un tikai pēc tam viņiem ir pašiem par visu jāīsteno. Tātad viņiem ir vajadzīgs aizņēmums, un viņa piekrastes zveja nevar iegūt tik liels līdzekļus uzkrājums, lai viņi varētu pilnīgi par pašu. Diemžēl bankas ar tādiem maziem arī negrib runāt. Ja? Un tā ir vislielākā sāpe arī, par kuru skatoties uz priekšu. Tas ir gan Zivju fondam, gan arī Lauku fondā par mazajiem uzņēmējiem, kā viņi varēs piesaistīt līdzekļus, lai savus idejas īstenotu. Varbūt arī vairāk dot atbalstu krājasdevu sabiedrībām, jo, ja skatāmies citu Eiropas valstu pieredzi, tad tieši uz maziem projektiem ir krājasdevu sabiedrības ļoti liela procentu daļa atbalsta. Mums, diemžēl, šis arī procentiņš ir ļoti mazs. Tāpēc, ka mums šo krājasdevu sabiedrību, acīm redzot, viņu ir maz. Jā, bet viņam arī ir grūti izveidoties, un arī viņam ir vajadzīgs šis fonds. Jā, tad arī vajadzīgs starta kapitāls. Es gan uzreiz zvejniekiem teicu, ka tas varētu būt kā kopprojekts, kas arī jauna lieta nākamā periodā, ka viņiem
Viņiem jāiet kopā. Jā, tā kooperācija. Kad kooperācija veidot pašiem. Tāda lieta ir, tas arī lielāks atbalsts. Tā ir man mazliet tāda cerība, ka varētu tad mūsu šie piekrastes zvejnieki. Tiem, kam sapas. Kam ir tā jūra svarīga. Ja? Jo ir daži, kas man divi vismaz saka, viņi jau viss jau viens ir, mums ir... Viņam tūlīt šī gada 80 gadi. Jā, viņš vēl iet jūrā, un viņam ir teiksim, zivis un arī paši kūpini, jā, ir komercdzvejnieks. Viņš saka, ir kaut kad jābeidz, jā. Bet ir jaunie, kas grib, jā, mums ir Saunagā, kas ir jauni, kas nāk, jā, un viņiem ir jālīdz, jā. Protams, ir tā vēl. Tas labais salikums jau būtu, tas 80 gadnieks, tur taču tas jūras tā māka un tā saprašana, viņam ir tik liela. Viņam ir, un aiziet, lai jaunie, jā, kas arī to darīt. Tas būtu svētīgi. Jūra ir viss. Un jūra, protams, nekur nav palikusi. Tas, kas patreiz rada ļoti lielu nedrošību un bažas un draudus tam, ka piekraste varētu situācija pasliktināties cilvēkiem, ir tas, šī situācija zivju apstrādē. Vasarā zivju rūpnīcas, šīs konzervu ražotnes nekad nestrādā. Vasarās vienmēr ir atvaļinājuma laiks un remonta laiks. Jā, tā kā šajā brīdī it kā varētu pateikt, mainījies, uz šobrīd nav nekas, bet domājot par to tuvo nākotni, kad tuliņi pēc mēneša, pēc diviem būtu jāatsāk ražošana, ja? Ir skaidrs, ka tā kā bija iepriekš, nebūs. Patreiz Kolkā ir viens zivju apstrādes uzņēmums, Sijā līdz 93 šprotu konzervu ražotne, kurā strādā līdz atvaļinājuma laikam kaut kur zem 300 cilvēkiem nedaudz. Viņi dod darbu, šī ražotne dod darbu ne tikai Kolkas iedzīvotājiem, tur ir gan Dundagas novada, gan arī blakus novada cilvēki brauc uz darbu uz šejien. Tā kā 300 apmēram cilvēki, 300 darba vietas tādam novadam kā Dundagas novads, tas ir ļoti, ļoti svarīgs un patiesībā pat kritisks tāds Bet šobrīd kaut ko skaidrs ir tas, ka tas, ko šeit vēl varētu un jau dara paralēli vai blakus šai zivju apstrādē, tas ir tieši šis izmantot šo iespēju, ka mēs atrodamies tādā no daudziem aspektiem unikālā Latvijas vietā. Ja? Mums ir Kolkas raksts, mums ir īpaši aizsargājama dabas teritorija, Slīteres Nacionālais parks, ja? Divas jūras un daudz citu tādu priekšnoteikumu, lai šeit būtu daudz apmeklētāju, viesu, cilvēku, kuri šeit nedzīvo, bet kuri šeit brauc, lai redzētu vai izjustu to, ko mēs šeit varam piedāvāt. Uz to gan es skatos ar tādu lielu prieku, ka ar katru gadu vairāk cilvēku to saprot un mēģina kaut kādā veidā piedāvāt kaut kādus pakalpojumus šiem viesiem, Kolkas apkārtnes, lai kaut kā nodrošinātu savu iztikšanu, lai būtu ko darīt, lai nebūtu tā, ka tikko kā viens tas darbs, uz kur es eju jau uz zivju ceļu, tas ir beidzies un viss, man vairs nekā nav. Jā, tas paralēli notiek. Tas ir tas, kas ir optimistiski, bet, protams, pagaidām mums vēl baigi tāls ceļš jāiet, lai to varētu teikt, ka mēs esam turisma citadeli. Viss prasa diezgan ievērojams līdzekļus, lai tu radītu jaunu kaut kādu produktu, ja, kurš mēs eksploatējam to pārsvarā, kas tā kā īsti neko daudz nemaksā. Jūra, mežs, gaiss, ja, tas mums nāk pa brīvu par laimi. Ja. Un pirms mēs turpinām par Kolku un Kolkas ragu, mums ir tas gods paziņot, ka Zemkopības ministrija ir izsludinājusi konkursu balvai Lielais loms 2015. Tā ir jauna tradīcija, kura cerams iesakņosies tikpat paliekoši kā lauksaimniekiem sējais un mežsaimniekiem zelta čiekurs. Mūsu zivsaimnieki to pārējiem ir pelnījuši, tāpēc piesakiet savējos Latvijas lauku konsultācijas centra birojos un lauka atbalsta dienesta klientu centros līdz 17. augustam. Ar balvas Lielais loms nolikumu varat iepazīties Zemkopības ministrijas mājaslapā.
Un kā labi, lai balvu saņēmēju vidū nebūtu kāds no mūsu šīs dienas varoņiem, ir vērts padomāt. Bet šovakar mūs vēl gaida Kolkas rags, kas ar katru gadu aizvien vairāk pie sevis aicina turistus. Un ne jau tikai no pašu mājām, bet no dažādām pasaules valstīm. Šeit durvis vēris turisma informācijas centrs, un ne tikai tas. Liels bija mans pārsteigums, ka Kolkasragā sastapa arī savu zemīti senu paziņu uzņēmēju no Jelgavas novada Inesi Bartaševicu. Ines, kā tas nākās, ka jūs esat Kolkasragā un pulcējat ap sev tik patīkamu sabiedrību? Man visu mūžu blakus ir bijusi vienmēr un tikai patīkama sabiedrība. Un krieviski sakņī mēs to rubļēji, ai mēs to druzēji. Absolūti nejaušība dienas biznesā bija raksts par mūsu mājām, krīze, nekrīzē. Un to izlasīja Kolkas pārvaldnieks Dambišjāns. Uzaicināja mums šeit uz Slīteres ceļotāju dienām. Un jau kaut kā tai pirmajā reizē bija skaidrs, ka acīm redzot mēs šeit paliksim. Tas ir mums 4. gads Kolkā ar Laimas mājām un 2. gads ar kafēnīcu. Ar kafēnīcu mēs ļoti lepojamies. Ir ļoti grūti apmierināt visus cilvēkus, kuri interesējās par Laimas mājām, jo sezona Latvijā ir ļoti īsa, tikai no 15. māja līdz 15. septembrim. Un tad cenšamies izmitināt, cik cilvēkus mēs varam. Vajadzētu laikam vairāk Kolkas ragu un vairāk Laimas māju, bet cik mums ir dots. Kā pašai patīk šī ideja un tā rosina arī vēl uz citām domām un kā patīk pašai Kolkā, jo es saprotu, ka Vilma ir tā kā jau ar vienu kāju par kolcinieci kļuvusi. Jā, man Kolkā ļoti patīk. Man patīk šī ideja par Laimas mājām. Tad es šeit nebūtu droši vien 4. gadu, jo man tas neinteresētu. Tāpēc esmu izvēlējusies studijas tam par labu. Un Studijas ir turisma lietas, jeb tā ir vai? Turismu es pamēģināju, paldies, bet šobrīd studēju biznesa psiholoģiju, kas ir gan darbs ar cilvēkiem, gan turisms un biznesa. Kamēr mēs ar pusdienojām nāca, patiesībā strībām nāca pārsvarā ārzemnieki. Un meitenes, kā nu vajag pielāgojās, runāt tā vai runā vāciski vai angliski? Arī franciski mēs runājam meitenes. Tad jau jūs, kur tās meitenes jūs esat ņēmus? Kas tās par meitenēm? No ar meitenēm viss ir ļoti vienkārši. Mēs visas meitenes, mums ir māsas tikai no dažādām mātēm. Tās visas ir manu draudzeņu meitas un arī meitas draudzenes, ar kurām kopā viņas ir bērnība izaugušas. Un varu teikt, ka tādas meitenes ir Latvijas lepnums. Viņas ir čaklas, izdarīgas, skaistas, viņas var dziedāt, var dejot. Mums ir bijis tā, ka vasaras karstumā ir pilns ar cilvēkiem, mēs nespējām apkalpot, un ir nevis īgnums, bet meitenes aiz letes uzdzied. Un tad nevienam nav prātā pat dusmoties uz mums, ja, ka mēs nevaram to izdarīt. Tā kā meitenes ir kreatīvas. Es ceru, ka viņas atvērs arī Rīgā kādu restorānu, šoreiz jau restorānu. Vēja zirdziņš, stiebru ausīs, rasas acīs, ūdeņiem klāts no pakaviņā, puķes plaust. Jāj pār jūru, jūra balta saputojas. Jāj caur drūvu, drūva zelta saviņojas. Jāj pār jūru, jāj pār drūvu, jāj caur zemēm, reide viņām, jāj caur zemēm. Vēja zirdziņ, jāj caur zemēm, vēja zirdziņ. Vēja zirdziņām savi ceļi, mums savējiem, uz Pitragu pie Andra. Kūpināta bušu smarža, dūmi maldās, laivās melnās, vīri brūnie, kāpas baltās. Tā par Pitragu ciemu rakstījis Imants Ziedonis, un Andris Antmanis no Pitragu krogiem varētu iedarēties kā brūnā vīra šodienas prototips.
apmēram jau tajā koku namiņā jau viss kūpināja, tad, kad bija tie lībieši, viņiem jau vairāk bija tās 2 laivas sasliedz kopā. Vecās zvejnieka laivas saliek kopā, bet šobrīd tas ir deficīts. Vasarnieki meklē pa lielu naudu, bet to vairs nevar atrast, jo tās laivas viss ir kaut kur jau ir, vai kaut kur ir jau satrūdējuši beigts, vai viss ir izpirkts. Es pie šiem ir piešāvies, ar šiem man ir it kā labāk ir. Tad, kad es sāku, tad tie zvejnieki apkārt bija ļoti daudz, tie mazirbē bija arī Pitragā bija un Saunagā, Kolkā. Šobrīd tie zvejnieki ir palikuši tā mazāk, bet arī kur es iemanos, kur dabūt, vai tas ir Mazirbē vai Kolkā, arī tiem zvejniekiem nevar tik daudz saķert, jo tad, kad mēs sākām to zivu tirgotāju bija un pārstāvētāji bija ļoti maz, mēs paši ar brāli bija paši pirmie, var teikt, šajā piekrastē, šī pusē. Un tad tiem zvejniekiem to zivu mēs varējām dabūt. Un tagad, kad tie tirgotāji katrā ciemā ir jau daudz, tad arī tiem zvejniekam to zivu noķerot mazi, mēs nevaram dabūt to zivu vienkārši reizēm. No sākuma man ļoti grūti gāja, kā jau viss jauns, kas bija un nokūpināja vienu mazo kastīti ar zivtiņām, nezināja, kā viņas iztirgot, gāja pie kaimiņiem kaut kur apkārt, un pirmā reize ar tik labi nesanāca, un kaimiņi teica, ja tā, tad nākamā reize varbūt tas, ka nē, tomēr, un tad mēs sākam domāt, sākam meklēt risinājumus, kā pareizāk kūpināt kaut ko tā. Mēs atnācām ar sievas no tās mājas, uz šeit dzīvot, mēs domājam, katrā lauksētā vajag obligāti dūmnamiņu. Es arī uztaisīju un izbijos, kad ieraudzīju, cik liels, es tā no āras uztaisīju, apliku to rāmu apkārt, nevis rāmu apkārt, bet uz dēlīšu apkārt no āras puses un atnāca būdņā riņķi pie durvīm, es ieraudzīju, kur tik liels. Es domāju, bet uztaisīs ir nost nejauks. Nebija doma par kūpināšanu, par tirgošanu, bet tas vēlāk aizgāja tādā veidā. Un tagad recepts ir foršs un visi to meistarzīmi pazīst. Jā, tām receptēm ir tā, ka cilvēkiem ir dažādas gaumas. Man arī tagad es vedu draugiem zivs, man ir vienā vietā ir tagad 2 grupas cilvēku. Viena grib sausāk, viena grib slapāk, to zivu sulīgākā teikt, un man tagad ir grūti. Abiem it kā reizē nevar, un viena grib saldāk, viena grib sāļāk, un tad mēs tā esam iemanījušies to, ko mums visvairāk prasa. Tad mēs arī pēc tā standarta apmēram strādājam. Reti reiz, kad mēs tā kaut ko drusciņu pamainām, kādam pa labi, jo tas nemaz nav tik vienkārši. Tu nevar vienā brīdī, tas viss process no paša sākuma ir uzreiz, kā teikt, savādāk ir jāsāk. Te bija klusas vieta. Viņiem kaut kā iepatīkas tas viss, un mēs sākam ar sieviņas aizdomāties un sākam kalt plāns, bet uzreiz tas tā neiznāca. Vēl pirms tiem 5 gadiem mēs kāds pāris gadus domājām. Kāds pāris gadus mēs domājām, tad mēs lēnām sākām. Pirmajā gadā mēs uztaisījām tādu laukumu, visu nopļāvām un sagatavējām ugunskurvietiņas, kāds soliņus uztaisījām, un pirmajā gadā atbrauc tikai kaut kādā 20 cilvēku. Un tu sēdējāt un gaidījāt, būs, jā, mēs nebūs? jau mājās, pat cik mēs ar zivīm, tad visu laiku kādam jābūt mājās. Sēdējām, gaidījām, būs, nebūs, un jūlijas jau bija pusē, kad atbrauc pirmie klienti, un mēs domājam, ārprāt, vai tiešām tas mūsu tas bizness neaizies tālāk. Bet tad pirmajā gadā tas nekas nebija, tad nākamajā gadā atkal 3-kāršojos, un tā visu laiku es jūtu kādu augu milzīgi. Man no Polijas atbrauc, no sākuma viņa paņēma uz 2 naktīm. Pēc 2 naktīm viņa aizbrauc projām, telts palika. Mēs pat nezinām, kur viņa aizbrauc, vakar atbrauc atpakaļ vēl. Viņa saka, mēs drīkstam vēl vienu nakti palikt, mums patīk. Mēs saka, nav problēma, palieciet. Tagad viņa atbrauc atpakaļ, aizbrauc, tagad nākamā rītiņa atkal aizbrauc projām, vakarā atkal grib palikt. Un šī jau, man liekas, būs 5. nakts, jo viņiem tik vēl vakarā projām nav vērts vairāk braukt. Un kaut kā patīk cilvēkiem, kaut kas piesaist. Mēs darām visu iespējamo, lai tam cilvēkam būtu labs. Ieceres ir uz priekšu attīstīt to visu. Pagaidām mums tur ir viens namiņš, bet ir tāds labs soliņš, kur var pasēdēt. Jā, tas arī zāģēts. Arī pašu rokām taisīts dārzā. Man sienieks, kā kūpinās zivs, es kaut ko mēģināju iztaisīt. Un šito visu jūs iekšā ar pats? Jā, viss ir pašu rokām. Un arī tās mēbeles? Nē, mēbeles ir veikalā pirkts. Nesanāk tās finanses tik daudz uzreiz, un man tas namiņš arī drusciņ tur ir kredīts iekšā ir ņemts, un tad vēl ir šī vasara un nākamā vasara, jā. Tad nobeidzās, un tad kaut ko plāno tālāk. Šeit ir turistiem dušiņi, kas ir uz kempingu tieši, kas braukā. Bet ir jau laikam ar kādēļ censties, ja 5 bērni? Jā. Kāds ir tas salikums? Tas viss prasa, 2 meitenes ir, un 3 meitenes, 2 puikas. Kādreiz ar sajūgu uz tādu lielu skaitli. Sortiments ir tāds. Jā, dažādas. Bet, mēs priecājamies. Tāpēc mēs tā plānojam, ja mums būtu kādi 2-3 namiņi, tad mums pietikt visam gadam un nebūtu nekādas problēmas. Tagad ir tā, ka pietrūks kaut kur, tāpēc arī vasarā mēs strādājamies apkārt pie visiem cilvēkiem, kur tas ir vajadzīgi. Dēli tagad ir liela. Viens pļauj vienām dārziņu, otrs pļauj otrām dārziņu, un meitas vairāk pa māju ar mammu šeptējās. Un
Tā mēs kaut kā cenšamies visu laiku strādāt. Kopā jau kaut kas sanāk, bet tā kā visu laiku grib attīstīties, tad visu laiku tā kā pietrūkst. Un tad ir grūti, tiem projektiem jau arī tur ir tā viena problēma, tā, ka tajā projektā vispirms ir jāatrod pašam savs finansējums, jāiegulda, jo tas projekts lielāks, jo tas finansējums jāatrod lielāks. Un es domāju, tas ir tāds, diezgan liels tāds, tā kā bubuls stāv priekšā, jo tāpēc mēs arī kā to Altuma programmu mēs paņēmām ar to namiņu, un tas man viss bija pilnīgi jauns, man likās kā ķīniešu abets, un tad vēl šīs projekts, kur es centos, un beigās es ar visu vairs nevarēju tikt galā, galvā es neņēmu pret, es nesapratu, kas ir kas, bet, es domāju, ar laiku, kad jau kaut ko vienu iemācās jaunu, iekšā nāk nākamais klāt, un tad jau kaut kā viss kopā, un es esmu ticīgs cilvēks, es viss no Dieva esmu lūdzis, un es redzu, kā Dievs sakārto, kā Dievs to visu veido, un es nekur nevienā, ne tajā pašā turismā, nekur es pats neesmu iekšā lauzies, un es redzu, kā cilvēki man paši sameklē, paši man aicinā, paši man ievēlk iekšā, un tas ir tas ceļš, kā Dievs to ceļu lok, jo, ja es pats gribētu, šodien ir tā bēda, ka šodien daudz paši kaut ko grib, viņi izsapņo savu lielo sapnu, un nemaz tas sapnis nevienmēr ir piepildāms, bet vajag arī varbūt kādreiz pacietīgi pagaidīt, ka nebūs šogad, būs nākamgad vai vēl kaut kā savādāk, tur nevar tā viss uzreiz, ja man šogad nav nekas nesanāk, tad es uzreiz projām, bet vai tad tur ir labāk? Tad jau, lai mums visiem ir tikpat labi kā Andrim Pitragā. Un vēl ļoti žēl, ka jums nav žāvētas lestes, bet varbūt būs rīt. Paldies, ka skatījāties! Tiekamies jau nākamajā sestdienā. Visu labu!